Un šobrīd uz sarunu esam aicinājuši Nacionālo bruņoto spēku komandieru ģenerālleitnantu Raimondu Graubi. Labrīt! Paldies, ka atnācāt! Labrīt! Kā jūs vērtējat to, ka aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis tagad ir kļuvis par valsts prezidentu? Es domāju, ka mēs esam visi kopā Saeima izdarījuši pareizi izvēli, jo man ar, protams, savas pārdomas bija īsti pēc ievēlēšanas. Laikam, varbūt daudz nedaudz biedēja šī neziņa. Vispār visi cilvēks biedēja nedaudz neziņa, nezinot cilvēku, bet man bija iespēja strādāt ar aizsardzības ministru, tagad jaunievēlto prezidentu, aptuveni pusotru gadu, un es teiktu, ka izvēle ir pareiza. Šobrīd Vējoņa kungs vēl nevar saprast. Varbūt mazliet svārstās, varbūt jau ir izlēms, bet vismaz pirms vēlēšanām izskanēja, ka viņš visticamāk nedzīvos Jūrmalas rezidencē, kur iepriekš nedzīvoja arī līdzinējais prezidents Andris Bērziņš. Kā jūs uzskatāt, vai šis ir pareizs lēmums, droši vien vairāk no drošības un aizsardzības viedokļa jums šis jautājums jāuzdod? Jā, šis patiesi ir ļoti svarīgs jautājums, jo mēs visā šajā sarunā aizmirstam karavīru, to militārās policijas karavīru, kas viņu apsargā. Jo es teiktu tā, man ir grūti iedomāties bloku mājā karavīru, kuri veic apsardzi stāvot kāpņu telpā. Tas ir viens, bet viņiem ir jāmainās tik pēc 2 stundām. Tad vai nu mēs būvējam māju apakšā, sardzes māju, vai mēs liekam konteineri, vai mēs liekam automašīnu, kas ir droši vien visreālākais. Un tad 4 gadus minus 20 grādi, minus 30 varbūt, vējš, sniegs. Tā ir ļoti sarežģīta problēma, bet, protams, izvēle ir prezidenta ziņā. Varbūt kāds var salīdzināt ar pašreizējo prezidentu Bērziņu, ko es negribētu komentēt, kādā veidā tiek nodrošināta apsardze. Tas noslēpums, protams, bet var teikt, ka situācija atšķirās, dzīves vietas atšķirās, mājas atšķirās, vietas atšķirās. Tā kā es arī varbūt sabiedrību aicinātu tie, kas patiešām ir priecīgi, un tas ir labi, tas skan jauki, kad prezidents dzīvo tāpat kā varbūt liela daļa mūsu sabiedrības šādā mājā, bet tam nāk ļoti, ļoti nopietni līdzi problēmas. Un mans uzdevums rūpēties par karavīriem, un es to arī darīšu. No izmaksu viedokļa, droši vien tas uzskats arī lielai daļai sabiedrībai ir vai cik labi, ka viņš tagad nedzīvos lepnajā rezidencē, dzīvos turpat savā dzīvoklī. No izmaksu viedokļa, no šīs apsardzes viedokļa, kas būtu izdevīgāk valstī? Kas būtu lētāk, ja viņu apsargā Jūrmalas rezidencē vai šajā te Ogres dzīvoklī? Šo Jūrmalas rezidentu apsaimnieko nekustam īpašumu varbūt man ir grūtāk spriest par izmaksām, bet ko es zinu noteikti, apsardze, protams, kad paliks dārgāk apsargājot, jo tie ir 2 objekti, jo šo māju mēs jebkurā gadījumā Jūrmalu apsargājam. Viņi neatkarīgi no tā, vai tur ir prezidents vai tur nav prezidents. Bet tīri cilvēcīgi es domāju, ka ienākot valsts prezidentam šai mājā, viņai nepaliek tāpēc dārgāk. Tāpat zāle jāpļauj un apkuri kurās, un varbūt tur elektrības izdevumi kādu papildus, tāpēc, ka vakarā kāds ilgāk kādu spuldzīti dedzinās, bet citādi es tur neredzu starpību. Bet apsardzes viedokļi viennozīmīgi tas ir ar attālumi, gal rezultātā tomēr tā ir Ogre. No valsts resursu viedokļa, protams, kad ir ļoti nesalīdzināmi vairāk kārtīgi lētāk būtu šo apsardzi nodrošināt Jūrmalā. Tas nozīmē, ka, ja mēs jūs saprotam pareizi, tad ņemot vērā to, kādos apstākļos iespējams prezidenta sargiem būtu jādzīvo pie viņa Ogres dzīvokļu, un ņemot vērā arī šīs izmaksas, kas Ogrē būtu augstāks, jūs tomēr uzskatāt, ka pareizāk būtu prezidentam dzīvot Jūrmalas rezidencē? Jā, protams, tas ir tikai viens aspekts, kur es analizēju šobrīd. Prezidents pieņems pats lēmumu, izdarot arī citus, acīm redzot, arī citus apsvērumus. Es runāju tikai vienīgi par apsardzi, bet sargi ir tie dzīvi cilvēki. Jā, šķiet, prezidentam arī varētu būt šobrīd tāds sabiedrības spiediens iespējams par to, ka līdzinājais prezidents ir dzīvojis, bet, protams, tam visam ir dažādi aspekti, kurus ir jāvērtē visai pamatīgi. Un dažādas dzīves vietas. Un, protams, arī dažādas dzīvesvietas dažādiem prezidentiem. Jā, bet šobrīd parunāsim vēl par kādu aktualitāti, kas saistās ar to, ka ir ievēlēts jauns prezidents. Vakanta drīz būs aizsardzības ministrija vieta, izskanējuši dažādi vārdi. Raimonds Bergmanis, Armands Krause, vēl citi, kas varētu stāties aizsardzības ministra amatā. Kādai būtu jābūt aizsardzības ministra kvalifikācijai? Kādām prasmēm viņam jāpiemīt? Es darīšu tā, ka tomēr man neklātos ministrus komentēt, bet ko es varu teikt no savas pieredzes, man patiesi es strādāju ļoti daudziem ministriem, un varbūt tā vienkāršot uztvert, ka ministram jābūt ar gatavām militārām priekšzināšanām. Domāju, ka nē, ministram ir galvenais
teiksim tā, vērtēt, uzklausīt ekspertus un pieņemt šos politiskos lēmumus par attiecībās drošību, jo tur iespējams konsultācijas arī ar mūsu kolēģiem, partneriem ārpus valsts. Tā kā ministram kā politiķiem liela iespēja to darīt un tad pieņemt savu lēmumu, politisko lēmumu. Es nedomāju, ka šeit būtu tāds speciāls priekšnoteikums obligāti par katru cenu būt militāra persona. Kādreiz tas varētu būt arī pat traucēklis, jo varbūt šī resoriskā domāšana nedaudz militārā, varbūt arī var kādā brīdī arī traucēt, gluži otrādi. Par drošību tad arī turpināsim. Kāda šobrīd ir Latvijas drošība un kāda ir šī aktivitāte pie Latvijas robežām, kas mēs zinām ir ar tendenci pēdējā laikā arvien pastiprināties? Patiesībā situācija viņi ir diezgan, teiksim tā, militārās kustības dažādas gan jūrā, gan gaisā. Varbūt mazāk sauszemē. Mācības turpinās Krievijas federācijā. Viņi principā uzturās apmēram tādā pašā fonā, kā tas varbūt ir pēdējos 3 apmēram mēneši. Tātad Krievija nemazina savu militāro aktivitāti mūsu pierobežā? Tiešā veidā nemazina. Ir virkne mācību bijušas, kas varbūt neskar publiski izskanējušās mācības, teiksim, centrālā kara apgabalā, kas tuvāk Maskavai, vai Ziemeļkara apgabalā, bet, protams, tas aktivitātes noteikti caur Rietumkara apgabalu pie mūsu robežām nekas nav mainījies šādā ziņā, un aktivitāšu līmenis paliek tāds pats kā iepriekšējos mēnešus. Tūlīt parunāsim arī par mācībām. Vēl pirms tam gribam jums pajautāt arī saistībā par militāriem iepirkumiem, par kuriem tika runāts arī iepriekš. Tad Latvija gatavojas un jau iepērk militāro tehniku. Kādā statusā šobrīd ir šie iepirkumi? Jāsaka tā, ka mēs iepērkam ne tikai militāro tehniku. Man varbūt arī tāds prieks paziņot, ka nesen tika izskatīts un noteikti arī skaidri iepirkumi plānu un zinām jau piegāžu termiņu, kā piemēram zemesargiem, individuālais ekipējums, tādi kā guļamais vai teltenes. Jau šī gada rudenī būs vairāki tūkstoši, kas principā varēsim jau droši teikt uz ziemas sezonu mūsu zemesargi būs labāk apgādāti. Tālāk par lielajiem iepirkumiem jau mūsu bruņtehnikas iepirkums iet atbilstoši plānam, un tur Anglija mēs Lielbritānija sadarbojamies, tur ir pēc plāna, tur jau viss nepieciešamie juridiskās darbības ir veikts, noteikti praktiskās, un mēs jau sagaidām nākamā gadā jau pirmās bruņtehnikas vienības Latvijas teritorijā. Joprojām, mēs pirms kādām nedēļām, 3 teicām, ka pabeigsim pieņemt lēmumu pretgaisa aizsardzības sistēmām, kā Stingers vai kādi citas. Tur darbs nedaudz turpinās, mēs vēl tur strādājam, ekspertu līmenī tiek precizēti atsevišķi nianses, tā skaitā finansiālās un lietošanas un tā tālāk, bet mēs esam ļoti tuvu, skaitītas, teiksim tā, nedēļas, varbūt pat mazāk lēmumu pieņemšanai. Tā kā darbs turpinās, un es domāju, ka mēs esam uz pareizes ceļa. Mēs varētu teikt, ka beidzot mūsu valsts aizsardzībā notiek attīstība tā, kā tam jānotiek suverēnā neatkarīgā valstī. Un jūnijā gan Baltijas valstīs, gan Polijā notiek vērienīgas mācības Cyberstrike. Kādā mērā Latvija tajās iesaistās un cik liela ir mūsu pārstāvniecība? Jāsaka tā, ka tas patiešām ir lielākās Cyberstrike mācības, noteikti 4 valstīs, 3 Baltijas un Polijas teritorijā. Kopējais mācību dalībnieku skaits ir 6000, un Latvijas teritorijā būs aptuveni 1000 ārvalstu un Latvijas karavīru. Kaut gan jāsaka, mūsu karavīri atrodas arī šobrīd, piemēram, sauszemes brigādes štābs atrodas Lietuvā, tā kā mēs šeit robežas neskatām, jo tā ir viena drošības aizsardzības teritorija, ko mēs realizējam. Bet par mācībām sakot, es gribētu varbūt pāris lietas uzsvērt. Bez tiem klasiskiem uzdevumiem, tādiem kā savietojamības, tāda pilnveidošana vai vispār pašspēja pilnveidošana, šeit ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka tās ir certifikācijas mācības mūsu Baltijas bataljonam. No nākamā gada 1. janvāra mēs stāsimies kaujas dežūrā NATO ātrās rēģēšanas spēkos. Un šis ir bataljonam certifikācijas tādas mācības, un viņi tiks kvalificēti, ja nē. Es pārliecināts, ka viņi tiks kvalificēti, es zinu viņu sagatavotības līmeni, bet ļoti svarīgi atzīmēt, ka tas ir Baltijas bataljons, un tāds mums nav bijis jau labu laiku, un tas man, protams, ļoti priecē, ka mēs baltieši kopā esam izveidojuši vienu kaujas vienību. Un otrs, ko es gribētu atzīmēt, ka būs ļoti aktīva šo gaisa spēku, kas ekrānā šeit redzams šobrīd helikopterā, gaisa spēku un sauszemes spēku sadarbībā. Būs daudz, teiksim, tādu
lidojami lidmašīnas tādas kā F-16 vai tanku biets A-10, tie, kas speciālisti zina, un arī strateģiskas bumbvedējas arī piedalīsies B-52. Tā ir ļoti būtiska nianse. Un varbūt tāds interesants vēl viens moments, ka Latvijas teritorijā jau šobrīd ir Angļu vienība, un viņus pārstāv slavenās gurkas. Varbūt, ja kāds dzirdēs, tāda gurku vienība Angļiem, no veciem, teiksim tā, no koloniāliem laikiem, viņam ir šī sadarbība ar Nepālu, un tur ir speciāli gurkas, tā kā būs tādi interesanti karavīri arī pie mums. Jā, un, protams, arī paldies jums par šo informāciju. Un, protams, jāpiebilst, ka arī šobrīd bruņotie spēki aktīvi gatavojas 1. augustā plānotajiem Krasmalā notiekošajiem strēlnieku svētkiem. Tur notiek aktīva gatavošanās. Jā, es gribētu varbūt pirmo reizi arī tad mums publiski to paust. Jā, šobrīd ļoti aktīvi notiek strēlnieku 100-gadē veltītais pasākums 1. augustā, jo tieši 1. augustā 1. Daugavgrības bataljons devās savā slavenajā gājienā no Elizabetes un Tērbatas ielas stūra līdz Daugavai, kur tālāk ar kuģī devās mācībām, un kāds varbūt bildes atcerās ar tādās skaistās naģenēs, ar puķītēm aiz ausīm, latviešu strelnieki. Un mēs arī nolēmuši ļoti vērienīgi atzīmēt pieminēt un atzīmēt šo 100-gadi. Tas ir kā varbūt tāds, iešūpoties arī valsts 100-gadē, jo gala rezultātā mēs šo valsti izcīnījām ar karavīru palīdzību, neatkarību un brīvību. Tur būs dažādi militārie paraugu demonstrējumi, displeji, tur būs koncerts, un arī šobrīd mēs uzrunājam vismaz tāds daudz ļoti populārs estrādes mākslinieks. Un jāsaka, kas man visvairāk priecina, es gribēju uzreiz pateikt paldies, ar ļoti milzīgu atsaucību tas notiek, jo tas ir labdarības koncerts. Viņš ir gan šiem strēlniekiem, gan arī mūsu veterāniem. Mēs aicināsim visus mūsu Afganistānas veterānus, kas bijuši Irākā, atvaļinātos virsnieks ar ģimenēm, karavīrus visiem būs pieejams. Un patiešām milzīga atsaucība. Ļoti vērienīgs, un es ļoti gandrīz par to, ka kādu tādu emocionālo atbalstu visi šie mākslinieki nāk, kuriem es mēģinu pats personīgi katru no viņiem runāt pie sevis kabinetā, un tas man priecē.